Tātad guru simhas zīmē tiek uzskatīts, ka šī zīme priekš Jupitera ir ļoti labvēlīga, un tiek uzskatīts, ka šajā kombinācijā tātad cilvēkam parasti cilvēks ir pēc dabas ļoti labsirdīgs, ir ļoti arī dziļi reliģiozs, pārzina šīs lietas, patiesums, veses prāts tā kā šiem cilvēkiem ir, un, teiksim, cilvēks ir ļoti radošs, un attiecīgi ir savu veidu tā kā līdera dotības, jo lauva pati pa sevi ir, kā mēs zinām, dzīvnieku karalis. Un tiek uzskatīts, ka cilvēkam patīk arī ceļot, un viņš iegūst tieši materiālo pasauli nodrošina tieši caur ceļošanu, caur kaut kādām kustamo un nekustamo īpašumu lietām, ar kaut kādu lauksaimniecības darbiem vai politisku darbību, bet neskatoties uz to, tātad cilvēkam ir jāsargājas no kaut kādām, teiksim, jāsargā sevi no sirds slimībām, tā kā varētu būt kaut kādas dažas problēmas, bet kopumā priekš Jupitera lauvas zīme ir ļoti labvēlīga, un, teiksim, arī parasti cilvēki ir ļoti atbildīgi, teiksim, uzņemās atbildību par citiem, un ikvienu darbu arī dara ar lielu atbildību, ko tā kā var, teiksim, uzticēt viņiem.